Tas noteikti ir daudz interesantāk nekā sēdēt klasē un vienkārši skatīties bildītes. Kad es sāku īstenībā, es jau pat nezināju. Es atceros, kad es vispār tā dzirdēju par to, tad es iegooglēju vienkārši, kas ir jaunie mēdī. Pašam jādomā dažādi projekti, un ka tu ej gandrīz ar piedāvājumu. Ko es varu izdarīt, un tad es pasaku, ka es varu uztaisīt video spēli. Savādāk līdz skatīties uz visu apkārt arī dzīvē tā, kad tu uzreiz pievērsi daudz vairāk uzmanības dažādiem, ka tu tur ieej kaut kādā mājā, tur tāds vecs ķieģelis. Faktiski tu esi zivs, asaras, kurš var izpeldēt cauri Liepājas ezeram. Viss tas, ko tu tur redzi, tas, kas green screenā, tas viss veidots ir Unreal Engine. Tas gandrīz dod man tādu iedvesmu, kad viņš tur to ķeblīti ir uztaisījis. Visam šiem projektiem tieši viņiem ir šis izglītojošais aspekts arī kaut kāds, un man liekas, tāpēc arī tas piedod bišķi kaut kādu tādu vēl vienu līmeni tam visam klāt. Dažkārt ir kad tev vienkārši tas radošums kaut kur aizgājis bišķiņi, un tieši pašiem māksliniekiem arī radošiem cilvēkiem ir diezgan tā aktīvākiem jāpaliek. Šoreiz pie mums studijā viesojas Kaspars Lēvalds. Viņš ir multimediju dizaina speciālists un ar aizrautību darbojas 3D mākslas un dizaina pasaulē, koncentrējoties uz virtuālās un paplašinātās realitātes projektu veidošanu. Viņš ir studējis jauno mediju mākslu Liepājas universitātē un iegūs bakalaura grādu mākslā. Šobrīd Kaspars turpina savas akadēmiskās gaitas maģistra studiju programmā Jaunie mēdīji un audiovizuālā māksla RTU Liepājā. Viņa profesionālajos mērķos ietilpst savu radošo ideju realizāciju, īpaši tādu, kas saistītas ar interaktīvo mediju un spēļu izstrādi. Ikdienas darbā viņš bieži izmanto tādus rīkus kā Unity un Blender, jo šie rīki ļauj īstenot pat viskreatīvākās idejas. Kaspar raksturo atbildība, atvērtība, daudzpusība, radošums un vērība uz detaļām. Bet brīvajā laikā Kasparam patīk spēlēt videospēles, lasīt grāmatas, klausīties podkastus un iet garās pastaigās. Un kopumā Kaspars ir daudzpusīga personība, kas spēj iedvesmot ar savu aizrautību un radošo pieeju, padarot ik katru projektu par unikālu un radošu piedzīvojumu. Čau, Kaspar! Čau! Šodien parunāsim par mākslu un digitālajām visādām lietiņām. Tātad, tu esi multimākslinieks un tu darbojies ar daudzām dažādām digitālām lietām. Pastāsti! Kas ir tas, ko tu dari ikdienā? Kā jau multimākslinieks, es noteikti darbojos ar visdažādākajiem mēdījiem. Pārsvarā noteikti virtuālā realitāte un viss, kas saistās tieši ar virtuālās realitātes vīžu izstrādi. Un arī darbojos ar paplašināto realitāti. Tagad tie ir tādi galvenie mēdīji, uz kuriem es centrējos. Tieši tā, mēs ar tevīm kopā arī esam realizējuši vairākus papildinātās realitātes projektus, kurās tu esi veicis teksturēšanu un visādas foršas lietiņas un iedevis to dzīvīgumu papildinātajā realitātē. Visam tam, ko mēs taisam. Un pastāstīja varbūt tiem, kas nezina, kas ir multimākslinieks un kā tas izpaužās tieši caur digitālajā vidē. Faktiski es koncentrējos tieši uz dizainu, gan 3D, gan dizains. Tā ir mana specialitāte. Es skaitos multimediju dizaina speciālists. Un tad faktiski izmantojot dažādas pieejas, gan tas descriptions ir diezgan tāds plašs, bet faktiski izmantojot, pieņemsim, tekstu, gaismas, dažādus UI elementus un visu kaut ko, faktiski ņemot visus šos elementus, kā es viņus implementēju un to dizainu implementēju tieši šajās virtuālajās vidēs, un kā es tad nododu šo informāciju, ko mēs gribam ar šo produktu, nodot tam skatītājiem vai spēlētājiem vai vienalga, kurš ir šis cilvēks. Tas, kas man patīk visā tajā, ko tu dari, ir tas, ka tur ir daudz digitālas prasmes tiek pielietotas, kaut kas rodās digitāls. Un tad tas nedaudz izkāpj ārā no šīs vai arī parādās fiziskā vidē. Vai tas ir kaut kas uz ekrāna, vai tas ir kaut kas papildinātajā realitātē, telefona ekrānā redzams. Man patīk, ka tur ir tā starpdisciplinaritāte, kad ir ne tikai digitāls, bet arī kaut kas, ko var pačamdīt, paturēt rokās vai apskatīties. Un tas, man liekas, ir tas foršais, kas ļauj mākslu atklāt jaunā, tādā mūsdienīgā veidā. Arī mūsu projekts par šīm ēkām vēsturiskajām ir tieši tas, kas savieno šo to vēsturisko, to tehnoloģiju, tur arī tas mākslinieckais ir un, protams, tas ir izglītojošais.
un tad izmantojot tad šo telefonu, vai ne, tas ir tas mūsu mēdījis, vai ne, un mūsu aplikācija, tad šī paplašinātā realitāte, kā mēs to tā kā, tā kā izliekam tajā ārpasaulē, vai ne, un to es arī esmu vairākas reizes teicis, pieņemsim tieši arī šī projekta ietvarā, kad pieņemsim, cik tas tomēr tādiem bērniem būtu daudz interesantāk. Pieņemsim, veselai klasē varbūt tās iziet ārā, jo tagad jau viedtālruņi faktiski lielākajai daļai jau bērni ir. Tad iziet laukā klase, pastaigāt pa pilsētu, vai ne, svaigā gaisā, tur skolotāji varbūt arī tableti līdzā, vai ne, un apskatīt šīs vēsturiskās vietas, izmantojot šo aplikāciju. Un tā pamācīties par vēsturi un to uzzināt, jo tas noteikti ir daudz interesantāk nekā sēdēt klasē un vienkārši skatīties bildītes. Un arī mūsdienās arī tieši ir tas vispār tāds tāds grūdienis uz to tehnoloģiju, arī gan muzejiem, gan visu, jo tieši izmantot šo virtuālo un paplašināto realitāti, lai padarītu kaut kā to informācijas nodošanu tā daudz interesantāk. Jo es arī nesen, man bija tāda pieredze, ka es biju Kara muzejā Rīgā. Un mums, kā latviešiem, mums ir diezgan tieši Pirmā pasaules kārtā tēma ļoti tāda tuva un svarīga un strēlnieka un viss tā. Un arī staigājot pa šo muzeju bija interesanti, ka tieši tā ekspozīcija par to Pirmā pasaules karu un vispār to bija diezgan tāda modernizēta. Un bija tiešām interesanti arī tur skatīties, ka tur ir visāds bildes, tur arī bija tā kā interakcija iespējama un tā. Bet tad, pieņemsim, tur pat blakus ir kaut kāda 19. gadsimta vēsture un tur ir pilnīgi, kaut kādā 15, 20 gadu atpakaļ, ka tur nekas nav mainījies īstā. Un tāpēc ir tā, ka ir interesanti redzēt, kā tieši muzeji mēģina kaut kādīgi arī visu to padarīt interesantāk to procesu. Un tāpēc arī man ir šādi projekti bijuši arī ar virtuālo realitāti, kur muzejiem izstrādāt un Liepājas dabas mājai, kur tieši lai padarītu šo pieredzi interesantāk un piesaistīt cilvēks arī, jo, muzejs ir tā, bet, kad tur ir kaut kas uzreiz interesants, tas uzreiz arī vārds pa vārdam aiziet pie citiem cilvēkiem. Tieši tā. Manuprāt, tas ir jaunais veids, kā jauniešus izglītot tādā interaktīvā veidā. Tur tā interaktivitāte ienāk. Tu pieskāries nedaudz izglītībai par to, ka tas ir tas jaunais veids, kā varbūt padarīt izglītību interesantāku, bet nedaudz par to, ko tu pats studē šobrīd. Pastāst varbūt, ko tu studē, jo tas, ko tu studē, cik es zinu, ir Baltijā viena no pieprasītākajām mākslas programmām, kurā studēt, un to var studēt tieši Liepājā. Pastāstīja, kas ir tas, ko tu studē? Tad, tagad tieši es studēju jauno mēdīju un audiovizuālo mākslu, jau RTU Liepāja. Es sāku studēt Liepājas universitātē, tagad ir RTU Liepāja. Un, tad maģistra studijas 2 gadi. Un, tas ir savā ziņā tagad turpinājums to, ko es sāku bakalaurā studēt, jo es iestājos 2016. gadā Liepājas universitātē. Bakalaura studijā jauno mēdīju mākslu. Tagad tā studiju programma ir apvienota ar dizainu, un viņiem ir jaunie mēdīji un dizains. Viņiem tikai apvienot tās studiju programmu. Bet, tā pieredze noteikti bija tāda, bija diezgan, jo iziet cauri tieši visiem. Kad es sāku īstenībā, es jau pat nezināju. Es atceros, kad es vispār tā dzirdēju par to, tad es iegooglēju vienkārši, kas ir jaunie mēdīji, vai ne? Jo, māksla, tur zīmē glazno un tā, bet kas ir jaunie mēdīji? Un tad es iegooglēju un pastījos, kad tur tieši ir tas, kā to mākslu caur šiem mēdījiem nodotam skatītājiem. Tieši tā miedarbība, tāpēc tieši ir dažādas, pieņemsim, tās gaisma instalācijas, arī tagad mums ir dažādi šie gaisma festivāli, un kā dažādi šīs gaisma instalācijas, un pieņemsim, kā tas darbs miedarbojās ar skatītāju. Un tas ir tieši tas, ko jaunie mēdīji strādā, kā viņi savu mākslu, savu to vēstījumu caur šiem dažādiem jauniem mēdījiem, kas var būt virtuālā realitāte, paplašinātā realitāte un visdažādākais, jo tur tā eksperimentēšana ir diezgan nopietna. Un kā to nodot tiem skatītājiem. Bet tas noteikti Liepājā tā ir, man liekas, ideāli, un es noteikti ieteikt, kas vēl domā, tā ir tīpaši arī pēc mākslas vidusskolas, kas daudz arī studenti domā, kur tālāk iesaistīties, tad noteikti Liepājas universitāte
bijušajā Liepājas universitātē. Ir ļoti grūti tagad tā teikt, bet RTU Liepājā iestāties un šajā studiju programmā. Jā, tik tiešām jauno mediju māksla kotējās, un tā ir interesanta studiju programma. Bet IT nozarē ir mūžsenais jautājums, vai ir nepieciešama izglītība? Kā tu skaties uz izglītības nepieciešamību, jo tu pats tomēr studē maģistros? Es pieņemu, ka es jau nojaušu, kāda ir atbilde, bet kāpēc, lai kāds studētu tieši jauno mediju mākslu un dizainu? Mūsdienās tā ir ar to izglītību, īpaši, kad ir tik daudz pieejama resursu un tāda pašmācības ceļā, vai arī vienkārši kursu, kur tu vari samaksāt kaut kādu noteiktu summu un pieteikties. Tā kā mūsdienās tas ir, kāpēc, vai tā augstākā izglītība būtu baigi vajadzīga, bet man personiski tas mans ceļš bija tāds, ka man tas diezgan ievadīja tādā kaut kādā dzīves ceļā, jo man bija tā, ka man pirmā darba pieredze bija 2012. gadā strādāt Liepājas metalurgā. Jā, man tieši iznāca to pēdējo gadu nostrādāt, kad viņš vēl eksistēja. Bet, jā, jo es pabeidzu vidusskolu 2011. gadā, un tad man bija tā, ka vienkārši, man gandrīz mācības jau bija apnikuši šo tur tā lietu, bet tajā laikā jau tie resursi vēl nebija tik daudz pieejami, jo tagad mēs ar internetu esam tā savienoti, ka tu pilnīgi visu var uzzināt, bet tajā laikā, jā, un tad faktiski iznāca tā, ka jā, pēc tam tad, jā, 2012. gadā es sāku strādāt Liepājas metalurgā. Caur valsts nodarbinātības aģentūru es toreiz izgāju kursus un kļuvu par metalurgiskās iekārtas celtņu operatoru un strādāju tieši, kur ir tā galvenā, kur bija tā galvenā office ēka metalurgam, tiešais turienes bija cehs, kurā es strādāju tur uz celtņu. Un tad, jā, tad to gadu nostrādāju, bet tā darba pieredze bija tā, kas man parādīja, ka es noteikti negribu savu dzīvi pavadīt cehā. Jo tur strādā tāda, protams, tā atbildība, tas stress, kas tur bija, man tas darbs nebija fizisks, bet tomēr strādāt ar celtni un visu tur tās tonāžas. Tur bija, tas bija tāda pieredze, kas noteikti norūdīja drusciņu dzīvē, un tad tas bija arī tur, ka es sapratu, kad kaut kas dzīvē nopietnāks jāpadara būt un ar savu dzīvi. Un tad, jā, diemžēl, tad viss tur sabruka. Un tad man bija tāds ilgs periods, kad es gandrīz faktiski neko nedarīju. Un tad bija tāds savs ceļojums, bišķis kaut kā sevi atrast, un tad kaut kā lēnā garā uz to radošo sāk iet tā. Un tad toreiz man paveicās tikt pie karjeras konsultanta, kas man tā kā arī tur iedrošināja. Toreiz bija tā, kad viņi tā, nebaidies, varbūt tās, ja tev kaut kas radošs, varbūt tās patīk un tā. Un toreiz arī, jā, toreiz viņi man tā kā arī pastāstīja par to Liepājas universitāti un tā. Un tad tur viss arī tā sākās. Bet bija tā, kad man personīgi tā izglītība tā, ka, nebija tiešām galvā. Kaut kas varbūt tās tāds, bet man liekas, jā, kad es vecāks esmu palicis, tad es īpaši esmu sapratis un tā. Un tieši caur jauno mēdīju tad to programmu arī, tas, kas man tieši patīk, ir tas, ka tur tas piedāvājums ir baigi dažāds. Ka tur ir tā, ka tu pieskaries pie tik daudzām dažādām lietām, ka tur ir programmēšana, filmēšana, fotografēšana, un tur ir, gandrīz tu pieskaries visām tādām lietām. Un tāpēc arī ir tā, ka man liekas, ka katrs var atrast kaut kādu, varbūt tās savu tādu, kas viņu tā kā paķer. Bet es zinu, ka citiem bija problēmas atkal tā, kad viņi sāk tās studijas, tad, es esmu fotogrāfs. Tad viņš arī iet tādu domu, ka viņš tikai fotografēs gandrīz un tā. Un tad viņš arī izstājās, tur pēc kaut kāda pāris mēnešiem viņš izstājās ārā. Bet tur ir diezgan tādam atvērtam jābūt. Bet, jā, un tiešām strādāt ar visiem tiem mēdījiem un to tehnoloģiju. Jo man jau arī, kad es iestājos, man tā doma bija bišķiņ vairāk tā kā skaņu mūzika darboties, bet es iznācu ārā ar virtuālo realitāti un jau tādu pieredzi un tā kā tas bija tā. Un tagad, tagad faktiski karjera man arī tāda ir aizgājusi. Un jā, tas, ka es tiešām varu strādāt savu darbu un arī būt lepns par to un arī tā kā, jā, būt arī priecīgs un par to, ka nav tā, ka atkal uz darbu jāiet. Super. Kā ir ar karjeru? Ar karjeras iespējām? Šitas noteikti daudziem cilvēkiem ir tas tieši, kas viņus reāli satrauc. Kā tā naudiņa nāks un kaut viņam paveiktos tāpat kā tev, kad ir tas foršais, kad es varu šodien atkal radīt. Bet jā, kā tu skaties uz karjeras būvēšanu multimēdiju mākslas jomā? Kādās virzienos skatīties, ko darīt? Tagad, man liekas, pēc tā Covid laika ir diezgan interesanti, tīpaši visu to AI boomu. Tagad īstenībā ir tā, ka
Nu jā, ir grūti. Noteikti nevajag baidīties apgūt pēc iespējas vairāk tos tools. Un, ne, tas pats tagad ar AI. Labi, ja tu varbūt tās tur, nezinu, varbūt tas tev patīk 3D, vai ne, bet tagad, ok, tu vari arī iečekot, kā pieņemsim AI, es tev tur var palīdzēt priekš tā tur. Bet, jā, tagad ir diezgan grūti, un tāda multimediju dizaina speciālists, jo tur tā lieta, ka tu pieskries baigi daudzām tām lietām, un arī tos tools, ko tu apgūsti, diezgan daudz. Bet noteikti ir tā, ka man apmēram ir tā, ka tur ir pašam jāmeklē. Īpaši tagad arī tā, ka vairāk ir gandrīz, ka tev pašam jādomā dažādi projekti, un ka tu ej gandrīz ar piedāvājumu. Ne, kad, pieņemsim, ja ir kaut kāds muzejs, varbūt tās, un ne, kad man gandrīz ir jāuzstājas jau gatavs demo, un tad varbūt tās es aizēju pie viņiem, ne, un tad varbūt viņus ieinteresē tas, ne, un tā. Bet ir dažādi tie projekti arī, kas mums bija, tā kā Dabas mājai, ne, tur bija sadarbība arī, un tur arī mūs piesaistīja, bet tur jau mēs esam zināmi cilvēki arī, kas jau speciālisti mūs ir piesaisti. Kam ir jābūt multimediju mākslinieka portfolio? Ar ko sākt? Pieņemsim cilvēks, viņš ir sācis, varbūt studē paralēli, un kam būtu jābūt portfolio, lai parādītu, es esmu multimediju mākslinieks? Jā, portfolio noteikti ir jābūt tādam raibam, man liekas, ka tur ir tā, jo, kā es saku, tev ir jāzina, īpaši, ja tu strādā ar dizainu, un pieņemsim, ka man arī, vislabākais arī pieņemsim, ja man kāds prasa, ko es varu izdarīt, tad es pasaku, ka es varu uztaisīt video spēli. Ne? Jo video spēle, man liekas, tas ir tāds labākais piemērs, ka tur tā ir tāda buķeta, ka tur ir tik daudz no visu kaut kā, ne? Un lai uztaisītu un uzdizainētu to, tad tur tev ir jāpārzina viss tas darba process. Ne? Un tā, man liekas, arī ir, kad, jo tas ir tāds multimēdija, tas arī burtiski arī tā saucās, un ne, ka tie ir dažādi šie mēdīji, un viņi ir jāpārzina. Es nedomāju, ka tev jābūt baigam ekspertam, varbūt tās kādā no tām lietām, bet tev noteikti ir jāpārzina, kā šie mēdīji strādā, un noteikti ir arī jābūt tādam, radošam skatījumam īstenībā, jo diezgan daudz arī lietas, īpaši arī priekš dizaina, ka tev ir bieži vien jādomā kaut kādi dažādi risinājumi, kas tieši arī ar dažādām tādām radošām idejām. Okay. Vai tu vari padalīties, kas ir tavā portfolio 3 tādi, ja tu nāktu pie mums ar projektu, ko tu rādītu savā portfolio, kas ir tavu top 3 projekti, kas sniegt mums tādu, multimediju mākslinieks? Tad noteikti mūsu vēsturiskās mājas, man liekas, ka tas ir, tas projekts. Varbūt pastāst cilvēkiem, ko tu tur darīji, kas... Mans darbs bija, es biju tagad tas vidējais posms ķēdē, tad bija cilvēks Jānis, kurš zīmēja, modelēja šīs mājas, un tad es biju šis vidējais cilvēks, kurš teksturēja. Faktiski mans galvenais pienākums bija pētīt šīs vēsturiskās fotogrāfijas un mēģināt saprast, kāda tā ēka, vispār kādu materiālu tur bija uz tās ēkas, un tad ietērpt to māju tādos tajās tekstūrās, lai viņi izstītos realistiski. Ne? Jo parasti, kad tu uzmodelē, tas vienalga kādā programmā, kad uzmodelē, tas modelis ir vienkārši, tas 3D modelis vienkārši tāds pelēks, bet tad, tad notiek šis teksturēšanas darbs un šī materiāla izveida, un tad tu ietērp viņu tajā kostīmā. Un tad tālāk nodevu Arturam, kurš tad veidoja šo aplikāciju pašu. Bet tā strādāšana ar tekstūram arī ir ļoti interesanta, jo tev tiešām tu visu laiku pēti un skaties, un tas arī man arī ir kaut kā bišķi tā savādāk līdz skatīties uz visu apkārt arī dzīvē tā, ka jo tu uzreiz pievērsi daudz vairāk uzmanības dažādiem, ka tu tur ieej kaut kādā mājā, tur tāds vecs ķieģelis ir, tad uzreiz tā, ok. Bet tā materiāla veidošana programmā un tā. Tajā projektā laikam bija ļoti svarīgi šīs tekstūras tieši, jo tas pēc tam bija pieejams papildinātajā realitātē uz mobilās iekārtas, kur to māju varēja skatīties reālā izmērā, kā viņi kādreiz vēsturiski ir atradusies pilsētā. Viņi it kā iekļāvās pilsētu vidē un arī novietot uz virsmām. Un līdz ar to gan tā māja bija tāda maziņa, kā reāla māja, bet arī liela reāla, tāpēc tās tekstūras tur bija tik svarīgas. Labi, tas ir pirmais projekts, tas ir ļoti foršs projekts, ka ir tava portfolio. Kas ir vēl 2, ar kuriem tu lepojies, kas ir tavā
portfolio? Vēl 2. Tad noteikti nāk Dabas mājas projekts šeit Liepājā. Dabas mājas projekts, kur mēs realizējām aizpagājuši gadu, man liekas, tas bija. Un tur tā ir tāda zemūdens pieredze pa Liepājas ezeru, kur faktiski tu esi zivs, asaras, kurš tā kā var izpeldēt cauri Liepājas ezeram. Un viņi tāda kā uz spēli gan arī vairāk tāda pieredze, un tad tu peldi caur šiem līmeņiem, bet viņi vairāk izglītojoši tā pieredze, kur arī kur tev izglīto, vai ne? Jo tas jau tā mērķa auditorija jau pa lielam ir visi, bet, protams, vairāk ir tādi bērni. Un tā bija tāda pieredze, kur arī tev tagad noliek multimediju dizaina speciālists, tagad tu esi zivs, un tagad mēģini uztaisīt tos līmeņus, un kā tas būtu, ka tu būtu zivs. Bet, protams, strādājot ar virtuālo realitāti, tur vienmēr ir kaut kāda arī tās limitācijas, un protams, tās pieredzes viņas jau nav hiperrealistiskas, bet pēc iespējas kā uztaisīt, lai tāds tomēr realisms un tie līmeņi būt arī interesanti, lai nav tā, ka tu vienkārši tu kusties uz priekšu un arī tas viss, bet ka tur arī kaut kas notiekās, ka tur kaut kāda drāma gan arī ir, kaut kāds stāsts ir. Un kā pa malām arī tur ir kaut kāds tā informācija, ko nodot tiem skatītājiem. Un tad trešais un tāds lielākais, nopietnākais projekts noteikti būtu Žaņa Lipkas virtuālās realitātes izstrāde. Tas projekts jau pats par sevi tā tēma jau. Varbūt tās tie, kas nezina, Žans Lipka, viņš 2. pasaules kara laikā glāba ebrejus no nacista, kad bija Rīgā. Un slēpa bija zem šī malkas šķūņa, bija tāds, es neatceros, cik metru dziļumā, bet tur bija tāds bunkurs izrakts. Un tad mūsu tas darbs bija izveidot šo bunkuru. Viss tāda pieredze. Faktiski bija tā, kad sāk augšā sētā tajā, kur bija tā Žaņa māja tajā sētā, kad tu sāc, un tad tu nokļūsi šajā bunkurā. Un tas viss virtuālajā realitātē? Tas virtuālajā realitātē, jā. Un tā pieredze toreiz ar mums bija tāda, tas sākums vispār bija 2019. Gadā, oktobrs vai novembris, man liekas, bija Rīgas internacionāla filmu festivālā, bija hackathons, un toreiz man bijusi kursbiedrene, tagadējā kolēģe Ievīks, man toreiz uzaicināja, vai negrib tur piedalīties, un ne tā. Un tad mums pievienojās vēl viena mūsu bijusī kursbiedrene, kas arī tagad ir mūsu kolēģi, Līga Vēliņa, un tad mēs tajā hackathonā satikām Lauru Taubu, kurš arī tagad ir mūsu kolēģis, kur mēs 4 arī strādājam. Un toreiz bija tā, ka tur bija dažādas piedāvātas tās tēmas tajā hackathonā, bet tur tas bija virtuālās realitātes hackathons. Un toreiz bija dažādas tās tēmas, un mēs paņēmām tieši, kas bija no Žaņa Lipkas muzeja par to vēsturisko, par visu to, kas saistījās par to, un toreiz mēs izstrādājām to pieredzi, kas bija stipri savādāk no tā Žaņa Lipkas muzeja pieredzes, bet mums izdevās dabūt 2. vietu, un tad viņiem muzejā diezgan patika tas, ko mēs bijām radījuši, un tad viņi gribēja paturpināt to sadarbību. Un tad mēs izstrādājām pirmās skices un kaut ko tādu, un tad mums tā sadarbība tā arī aizgāja. Un tad beigās 2020. Gadā faktiski mēs izstrādājām pirmo tādu to, tā jau bija pilna tā pieredze, bet tas bija pirmais tāds tas cēliens, teiksim tā. Jo tas projekts vēl joprojām ir ongoing, ka viņš mums vēl joprojām, jo tagad mēs arī strādājam pie vācu valodas implementācijas, jo tagad tur arī vācu angļu valoda. Un tā kā šos gadus mēs arī tā strādājam pie tās pieredzes. Un tur arī ir tā, ka mums tā sinerģija to muzeju un darbiniekiem ir izveidojusies. Un viņiem arī dažādas interesantas idejas, arī citas kādas izveidot, jo, kā es arī teicu, par tiem muzejiem ir tā, ka tomēr muzejs skatās, kā varētu padežādot to pieeju, kas viņiem ir tas materiāls, un tagad viņiem arī ir dažādas interesantas idejas, un tā, ka mums tur tā sinerģija, ka mēs tur sadarbojamies jau, kad mēs esam ieinteresēti savu portfolio arī kaut kā bišķiņu tādu padežādot, un kad viņiem arī tomēr ir labi ar mums sadarboties, un
Un tad viņiem ir interesanti vēl tur tādas lietas nākotnē, pie kā mēs arī tur tā sadarbosimies. Bet patreiz mēs turpinām arī strādāt. Tagad tieši arī mēs strādājam pie tās žainlīgas pieredzes. Bet tā, jā, nu, tā noteikti ir tā nopietnākā pieredze. Jā, jo es saku arī pat par sevi jau tā tēma, arī, ka tu strādā pie tik nopietnām tēmām. Un tas arī, kad tu strādā pie tādām pieredzēm, tu arī saproti, cik tev arī drusciņi tomēr ir ļoti delikāti pie tā jāpieiet. Un kad arī tiem pašiem skatītājiem un cilvēkiem arī tur ir tā, ka tev ir jātaisa tā, lai tie cilvēki tur varbūt pat nebūtu notraumēti citreiz. Zini kā, jo kad tu sāc iet tādās ļoti nopietnās tēmās, tad tur tiešām var tiem cilvēkiem arī būt tā. Bet jā, tā pieredze ir diezgan interesanta, un es noteikti iesaku, ja cilvēki ir Rīgā, tad apmeklē Žainlīgas muzeju, paskatīties visu tur tiešām ļoti fantastiski ir un arī izmēģināt to pieredzi. Tad vēl pastāsti par kompetencēm vai par digitālajām prasmēm tieši. Varbūt, kas ir tās noderīgākās programmas, kuras tu šobrīd lieto, kuras tu jūti, ka tas ir jāpārvalda, tavā gadījumā. Digitālās prasmes, jo cik es tā saklausu, tu strādā ar diezgan daudz disciplīnām, kas ir tie rīki, kurus tu lieto, un kas ir tās noderīgākās prasmes, kas tev konkrēti noder, lai būtu multimediju mākslinieks? Galvenais mums rīks noteikti patreiz ir Unity, jo tas ir tas, kur mēs arī savus projektus realizējam. Bet, noteikti 3D tas ir Blenders, kur pārsvarā izmanto, protams, modelēšanai. Bet, lai gan tagad arī ir interesanti tas, ka tieši šie spēļdziņi, tieši tā kā arī Unity, kad tur ir arī tādas iespējas, jo tā kā arī pie šiem projektiem man bija tā, ka es bezmazliet lielāko daļu modelēšanas īstenībā veids pat tajā Unityjā iekšā. Jo tur arī bija atsevišķi tā, modelētais komandā, kas strādāja vairāk tā, jo mans tas uzdevums bija vairāk tā, izstrādāt to dizainu un pašu to vidi likt kopā. Bet noteikti spēļdziņi, jā, tie ir Unitys, Unreal Engines, kas ir tieši tajā mūsdienās. Man liekas, ka, jā, ja tu strādā multimediju dizainu, ka tās ir tās programmas, kas tiešām ko vajadzētu apskatīt, jo it īpaši arī Unreal Engines, man liekas, jo daudz īstenībā tagad mēģina pārsēsties. Pagājuši gadu bija drusciņi ar Unity tāds problēmas un aizbaidības mazliet daudz cilvēks projām no Unity un tagad uz Unreal Engine, bet Unreal Engines un arī Unity īstenībā, viņi ir tādi multifunkcionāli gandrīz rīki. Jo citam ir tā, ka tas ir spēļdziņš, tad tu tikai spēles tājas, bet nē, tieši otrādi, tu tur var visu kaut ko darīt. Jo Unreal Engine, pieņemsim, izmanto filmas vai TV, kad kaut kāds, man liekas, kad Zvaigžņu kara, kas ir tas Mandalorians, kad tur, viņi uz to green screen, kad uz to ceļo ekrānu uzfilmē, bet viss tas, ko tu tur redzi, tas, kas green screenā, tas viss veidots ir Unreal Engine. Tā kā, jā, un arī es atceros, man liekas, bija kaut kādas tās laika ziņas, arī man liekas, ka kaut kādas laika ziņas pat tur bija tādu uztaisīt visā tie grafiku, un tad arī beigās izrādījās, ka tas Unreal Engine viss, ka tur tas productions notiekās. Tā kā noteikti, jā, tie spēļdziņi, kas ir tieši tādi multifunkcionāli tool, bet, jā, no 3D programmām, Blenders arī brīvpieejama programma ir, kas ir, viņi ir arī open source, jo, tā ir tā problēma arī strādājot gan visā arī tajā industrijā. Tas ir visas programmas, vienalga, tas pats Photoshops vai vienalga, kad tās cenas ir diezgan padārgas. Un ja tu gandrīz tā, ja to maizi nenopelni, tad tikai tā, ka, lai iesākt, ka tu tikai gribētu iesākt to karjeru, vai ne, bet ja tev tur ir, gandrīz 1000 jāmaksā tur gadā par kaut kādu programmu, tad. Bet tāpēc ir ļoti daudz tieši pa brīvu, kas ir pieejami tādas programmas alternatīvas, kuras arī var apgūt. Un tad, protams, jā, ja tu sāc tiešām ar to pelnīt naudu, tad jā. Kā ir ar to sākšanu? Un, ja, piemēram, mūs skatās šobrīd kāds jaunietis, pieņemsim jaunietis, kurš studē vēl, vai mācās vidusskolā un jūt sevī šo te māksliniecisko vilkmi, ir moderns un mūsdienīgs, grib arī kaut ko darīt ar tehnoloģijām. Kas būtu tie nākamie soļi, ko tu ieteiktu darīt jaunietim, kurš gribētu sākt karjeru šajā nozarē? Noteikti eksperimentēt īstenībā.
galvenais, pirmkārt, neierobežot sev. Jo ļoti daudz cilvēku mēģina sev ierobežot. Tas jau vienalga dzīvē, man liekas, nekad nevajag sev ierobežot, bet skatīties bišķi tādu atvērtāku skatu punktu. Īpaši mūsdienās, man liekas, tā kā mums pēdējos gados viss kaut kas pasaulē noticies, tad bišķiņ tā kā atvērties tā. Bet noteikti, jā, nebaidīties un eksperimentēt. Jo, protams, ja tu neeksperimentēsi, tad arī nekas nebūs. Un arī nesnāks, jo es zinu, kad kaut kāds gads atpakaļ, kad es pieregistrējos ArtStation, kas ir tāda mājaslapa, tur, kur faktiski digitālai mākslinieki, viss, kas var gan savus zīmējumus likt iekšā, gan digitāla māksla, viss kaut kas tāds. Un es atceros, kad man personīgi bija ļoti interesanti vienkārši redzēt pat tādus cilvēkus, kas tikko ir sākuši, kas tur blenderī tikko vienu ķeblīti ir uztaisījuši, un tad viņi ir ielikuši iekšā. Bet man liekas, bet tas cilvēks redz, cik forši, kad tas gandrīz dod man tādu iedvesmu, kad viņš tur to ķeblīti ir uztaisījis. Un tāpēc man vienmēr ir tā, un jā, tāpēc eksperimentēt, nebaidīties, kad varbūt tās nesanāk, jo citam arī tā, man tur nesanāks, man tur būs kaut kā sliktāk izskatīsies vai kaut kā tā, Jā, bet mums visiem jau tā ir no sākuma, vai arī pat vēlāk, kad kaut kā ir. Jo tajā radošajā ir īpaši tā, ka citreiz ir tā, kad ir tāda pacēluma un tāda krituma, kad citreiz tev vispār kaut kā ar to radošumu neiet gandrīz, un tad tu kaut kā mēģini bišķi restartēties un tā. Bet jā, būt atvērtam, nebaidīties, noteikti iedvesmoties no citiem arī. Un eksperimentēt, izmēģināt dažādas rīkus, ir īpaši, kā jau es teicu, ka tagad ir ļoti daudz tieši brīvi pieejami, ka tagad ir gan risks, ka tev visi noliks priekšā, un tev vienkārši pašam jāņem. Un tad, un jāeksperimentē, un jādarbojas. Te es tev absolūti piekrītu. Man liekas, vajag pēc iespējas vairāk darīt, likt čupiņā, taisīt to savu portfolio, pat ja tas ir iesācēju portfolio. Un tad arī lietas notiks. Pastāst vēl, kas tev motivē darboties? Kur tu smelies spēku un radošumu darboties? Labs piemērs ir dabas mājas projekts, kad arī kad mēs strādājam, un pēc tam, kad sākās šī testa fāze, un kad tu dzirdi, kad bērni tiešām ritīgi izbauda, un ka viņiem ritīgi fani ir, un tad ir tā, ka jā, tas ir tas. Jo tur tā lieta, ka tie projekti ir tādi bišķiņi ar to izglītojošo, un tā ir tā lieta tieši, kas man tā kā īstumā pie visam šiem projektiem tieši viņiem ir šis izglītojošais aspekts arī kaut kāds, un man liekas, tāpēc arī tas piedod bišķi kaut kādu tādu vēl vienu līmeni tam visam klāt, un tāpēc arī ir tā, kad viņam ir kaut kas tāds vairāk, jo pieņems, ja es uztaisītu spēli, kas, protams, būtu forša un labi, tas ir produkts, un tu uztaisi un viss tā, bet šeit kaut kā ir tas, kad tieši tas izglītojošais aspekts, un jā, un tad, kad tur, kā es teicu, kad tu dzirdi, ka tie bērni, ka tā ir populārākā lieta, bez mazliet tur dabas mājā, ka tur viss gaida rindā ritīgi, un tad tiem bērniem vēl tur visādi stāsti ir, jo tur jau viss, kas notiekās tajā, un tad tā ir tāda motivācija, jā, ja tas tev tā kā, es saku, tas tāda jēga bišķi arī piedod vairāk visam tam. Un arī tā Žaina Lipkas pieredze arī tur, tas arī tomēr ir tāds vēsturisks notikums un viss tā. Un tā kā tur noteikti kaut kā, bet tā iedvesma vispār es saku, no citiem cilvēkiem bieži vien. Es atceros arī studiju laikā bija tā, ka tu arī vienalga bija kaut kāds pasākums vai mums bija kāds no festivāliem, kad tu strādā kopā un tu redz, ka citi kaut ko forši taisa, tad tu, es arī gribu kaut ko forši taisīt, un tas tev arī kaut kā tā paceļ. Bet jā, tā tiešām vairāk tā māksla un visādas tādas radošas lietas arī īstenībā tā diezgan. Tas tā ikdienā, kas tā iedvesmo un arī turpina tā darbot. Okay. Kā ir ar ikdienu? Kāda izskatās tava ikdiena? Tu strādā pa naktīm kā Batmans, vai tas ir darbs no 8 līdz 6, 5? Kāda ir tava multimēdija mākslinieka ikdiena? Jā, pa to Batman gan arī tuvāk varbūt tās ir, jā, tā ir tā problēma, kad tu strādā no mājām, tad ir tā, ka tev tā diena citreiz var tāda pašķīdus būt. Bet, kad ir tāda produktīva diena, tad jā, protams, bišķiņi pa dienu tur vienalga, nav tā, kad es strādāju no rīta līdz vakaram. Es mēģinu tā, es pastrādāju no rīta, tad es varbūt paņemu pauzi, palasu grāmatu, izēju kaut kur pastaigāt, un tad es varbūt paturpinu pastrādāt. Citreiz iznāk arī pa naktīm pastrādāt, kad bišķiņi jāsarauj ir.
Bet jā, tā diena bišķiņ ir tāda visādi. Bet tā ir tā problēma, kad tu strādā tīri no mājām. Kad tev baigi sev jākontrolē, un citreiz, man liekas, tagad īpaši visā tajā pēc-covid laikā, ja tīpaši, ja tu strādā no mājām, tad ir tā, ka cilvēki bišķi sev palaiduši varbūt tās. Bet vairāk ir tā, kad ir nospraustas lietas, kas man dienas laikā ir jāizdara, un tā. Ok. Un vai mēdz pazust arī mūza uz multimēdijām? Tad jāmēģina sev ko restartēt. Tad ir bišķiņ jāpaņem tādu pārtraukumu, jo tā citreiz ir kaut vai tev, pieņemsim, izstrāda kaut vai līmeni. Ir tā, ka dažkārt tev vienkārši nav ideja. Protams, arī kolēģi, ar kuriem kopā strādā, mēs visi tā kā pārzinām viens otru darbu. Tā kā mēs varam pieslēgties, vai citreiz varbūt tas pat pārņemt viens otru darbu, ja ir vajadzīgs. Tagad tas ir ļoti liels tas bonus. Bet dažkārt ir ka tev vienkārši tas radošums kaut kur aizgājis bišķiņ. Tad ir tā, ka tev bišķiņ jāpārestartējās, ir jānoliek darbs malā, jo tas arī ir tā, ka, ja mums ir nosprausts laika periods, bet nav tā, ka mums veselu nedēļu tagad ritīgi jāstrādā, tad tu vari vienkārši tās dienas paņemt bišķiņ. Kā es saku, varbūt tās pieķerties citiem projektiem, ja tev ir kaut kas vai kaut kāds cits lietas, un mēģināt sev restartēt, jo, tas citreiz tā uznāk. Tas visiem radošiem cilvēkiem, māksliniekiem ir tā, ka tā mūzijā, ka viņi citreiz kaut kur aizdejo projām, un tad tu tur tagad domā, ko darīt. Plus vēl, kad ir daudz jāstrādā ar datoru, ar tehnoloģijām, ir jābūt sēdus vai stāvus, un varbūt, kad prasās arī detoks nedaudz no tehnoloģijām. Kā ir ar šo tehnoloģiju piesātinātību? Nav pa daudz? Ar to sēdēšanu pie tā datora ir, kā ir, ir īpaši, kad, ja tev vēl pie tam visu projektu tāda ir, kur tev jāsēž. Bet, ir jāpaņem kaut kāds pārtraukums no tā. Ir jāiziet kaut vai laukā. Vienkārši tāda elementāra lieta, iziet vienkārši pastaigāt. Mums jau Liepājā ideāli ir veloceliņš, pa kuru mēs varam pastaigāt. Bet, ir tā, ka dažkārt tas dators tā. Bet tad atkal mans otrs hobijs ir video spēles, un tad atkal es pārēju uz otru, un tad arī tu tā īsti no tā ekrāna neaizēji projām. Bet, kā jau ar visu droši vien, kas pa daudz, tas pa skādi. Galvenais ir mēģināt to. To balansu, tur tā lieta saprast ir. Bet tāpēc arī ir tieši labi, ja tu dari kaut ko radošu nost no datora. Labi, mēdī mākslinieki jau tas ir tā, ka viņi galvenais, un kad viņi strādā pie datoriem un tā, bet, ja ir kaut kas tāds radošs tieši, kas tev tā kā izņem ārā, tas vispār ir fantastiski. Kāpēc tieši Liepājā? Kāpēc ne Rīgā studēt? Kāpēc nebraukt kaut kur vispār prom? Kas ir tā Liepājas speciālā mērce? Jūra. Tas ir pirmais noteikti. Kad, es personīgi, es nevaru iedomāties kaut kur citur dzīvot, un kad jūra nav blakus, tā kā tas jau viens ir tāds. Bet es nezinu, tas kaut kā vienkārši. Es esmu tāds liels arī Liepājas patriots noteikti, jo man pietiek, kad es uz Rīgu aizbraucu uz nedēļu, tur padzīvoju, un man jau nospiež tā Rīga. Bet, protams, tas daudziem ir, diemžēl, ka Rīgā ir vairāk iespējas, un tur ir visādi uzņēmumi un tā. Tāpēc tā vienmēr būs tāda, ne problēma. Varbūt tās šajā gadījumā īstenībā ir tā problēma. Jo es kā Liepājas patriots, es gribētu, lai tieši mums Liepājā vairāk iespējas un studijas, jo man liekas, ka ja šeit izveidojot īpaši tieši to infrastruktūru vairāk tiem uzņēmumiem arī un piesaistīt, tieši arī IT nozares visādas speciālistus vairāk šeit Liepājā, jo vienkārši fantastiski pilsēta ir un kāpēc neattīstīt. Un arī tieši tas arī bonus ir īstenībā, kad viņi ir mazāk, nevis tā Rīga, tur ir viss tāds saspiests liekas un tā, bet kaut kā, ārzemes arī es zinu, kad toreiz jau man bija pēc vidusskolas jau tās domas arī par kaut kādām ārzemēm toreiz braukt, bet tad man, jo tas bija 2011. gads, un toreiz jau daudziem bija tās ārzemes visiem galvā un tā, bet es atceros, ka man kaut kā tas vienkārši pārgāja, es domāju, es gribu te palikt, un darboties te tā. Un tā, bet, ir žēl, ka daudz speciālisti kaut kur brauc uz Rīgu, bet, es domāju, ka tieši šeit Liepājā
būtu jāveido vairāk. Jo es domāju, ka mums tagad ir tā, ka mums ir dažādi uzņēmumi, kas ir tāda rūpniecības uzņēmuma, ne? Un tagad mums vajag tieši vairāk to IT nozares uzņēmumu un studijām. Es domāju, ka būtu interesanti šeit. Tieši tā, es pilnīgi piekrītu. Un Liepājai tuvojās viens superīgs notikums – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadā. Tu jau jūti kā mākslinieks, ka tev būs kur izpausties un ka būs daudz foršu projektu, vai vēl šis te nav vēl sācies starp māksliniekiem šis te, tā sajūtas vilnis? Ir, lēnām jau nāk, jā. Bet man liekas, ka tas ir tagad tā, kad pašiem ir baigi radošiem un aktīviem jābūt ir un tiešām jāstrādā, jo, lielākā daļa jau gribēs sev parādīt kaut kādīgu, ne? Un tās iespējas, kādas sev parādīt, būs diezgan daudz un plašs, un tāpēc ir tā. Bet noteikti, kad tieši pašiem māksliniekiem arī ir radošiem cilvēkiem ir diezgan tā aktīvākiem jāpaliek un tā. Bet to var just, kad lēnā garā tā jau tā kā. Bet mums arī nākošais gadu ir Liepājas dzimšanas diena liela, tā ka tur jau var būs tā, ka uz to jau gribās jau kaut ko tādu izveidot ar tādu speciālu. Tieši tā, Liepājai būs 400 gadiņi. Jā. Gatavojamies, būs forši, būs daudz māksla, daudz digitāla risinājumu, multimediju risinājumu un būs rītīgi forši. Paldies tev, Kaspar, par ieskatu. Kas tas ir, ko tas ziemā ēd multimediju mākslinieks, bet mēs vēl tev nelaižam vaļā, jo mums ir tradīcija izprāšņāt mūsu viesus un iepazīt nedaudz tuvāk, kā profesionāļus un arī kā cilvēkus. Tāpēc šo jautājumu rauns, kurā es tev uzdodu ašus jautājumus, un tu man dod tikpat ašus atbildes. Ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu? Lidošana. Kādas digitālās prasmes tu ieteiktu apgūt ikvienam? Digitālās prasmes? Programmēšana. Rakstīt īziņu vai pazvanīt? Īziņa. Mīļākā nedēļas diena? Sestdiena. Labākā produktivitāte no rīta vai vakarā? No rīta. Meditācija, pastaigi vai izgulēties? Pastaigi. Suņi vai kaķi? Kaķi. Apple vai Windows? Windows. iOS vai Android? Android. Lasīt papīra formātā vai datorā? Papīra. Ko darīt lietainā dienā? Spēlēt video spēles. Mīļākais priekšmets, kad gāji skolā? Vēsture. Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur tu esi bijis? Tas ir labs jautājums, jo es esmu no tiem retiem cilvēkiem, kurš nav pārbraucis Latvijas robežu. Okay. Jā, tā kā man īstenībā pat nav ko atbildēt uz šo jautājumu. Es nezinu. Kurā vieta Latvijā, kur visiem ir jābūt vismaz reizi? Kolksraks. Okay. Liepāja. Jā, protams, Liepāja. Pareizā atbilde vienmēr ir Liepāja. Liepāja vienmēr. Tas arī viss, Kaspar. Tu to izturēji. Tu izturēji mūsu šos jautājumus, un mums sanāca superīgs ieskats multimediju mākslinieka profesijā. Paldies tev par to, un tiekamies Liepājas ielās. Jā, paldies. Čau. Ja arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz team@digipelv. Seko Atkadēji IT podkastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcastu platformās. Čau!